Mēs šeit nerunājam tikai par uzturu, mēs šeit nerunājam tikai par to, ko likt klāt, kas ķermenim pietrūkst. Skatoties no simptomu vai simptomātikas puses, tātad no simptomu novēršanas puses, mēs runājam par ķermeni kā par sistēmu. Ja? Sistēma, kas ir mums dota šajā pasaulē, šeit un tagad, kur mēs esam, lai tā mums kalpotu, lai tā kalpotu pēc iespējas nemanāmāk. Mēs runājam par ķermeni kā par sistēmu, kas ir svarīgi, ko ir svarīgi saprast, ko ir svarīgi izjust un ir svarīgi attīrīt. Ja? Un arī šī visa informācija, ko es sniedzu, tā ir manis pašas iegūta, manas pašas pieredzes rezultātā iegūta, ja? Un, kā saka, arī praksē. Ja? To, ko es esmu izmantojis praksē un ko esmu sapratusi, tā ir informācija, kas ir sakopota, balstoties uz pieredzi caur ķermeni. Jā, mani sauc Gundega Elēna Roģe, un es strādāju ar ķermeni caur tā attīrīšanu. Es strādāju ar sevis apzināšanos caur ķermeni. Tu vari ēst veselīgi, bet joprojām ir sajūta, ka tu jūties nogurs, tev ir smagums, tev ir migla galvā. To es pēc sevis arī zinu, kā man bija, ja? Kad kā ir 2, 3, tā man sāk nākt miegs. Man visu mūžu ir bijis zems asinsspiediens, man īsti nekad nav bijis skaidrs, kāpēc tas tā bija, bet ar šodienas zināšanām un ar šodienas praksi un pieredzi es varu skaidri savilkt visus šos iztrūkstošos puzles gabaliņus, teiksim tā, kopā. Lūk, un tāpēc arī lielākā daļa cilvēku domā, ka ar viņiem kaut kas nav kārtībā, ka ar viņiem ir kaut kas nogājis greizi, ka ķermenis iespējams ir nepilnvērtīgs, tas kaut ko nesaprot, nespēj uzņemt vai nespēj izmantot, kas varētu būt arī daļa taisnības. Bet kāpēc, to mēs šodien izrunāsim. Mēs izrunāsim to, kāpēc ēdot veselīgi vienalga ir sajūta, ka tu nejūties labi, tātad tu jūties slikti. Un kāpēc? Tas bija arī lielais mans jautājums, pirms es šo ceļojumu uzsāku. Es ar katru reizi uzlabojot savu ēdienkarti, vienu brīdi es jutos lieliski un es jutos nepārāk labi. Un tātad mēs šodien izrunāsim, kāpēc tas tā ir. Ja? Tātad veselība būtībā nav tikai par ēdienu. Veselība patiesībā ir par izvadīšanu. Es pat teiktu, ka šajā laikmetā svarīgāk par ēšanu, svarīgāk par to, ko tu liec iekšā, ir izvadīšana. Mēs esam mācīti, ja, ka mums ķermenis ir nepilnvērtīgs. Mēs ķermenim nevaram uzticēties, tam noteikti ir kaut kas jādod papildus, un mēs visu savu ķermeņa labsajūtu esam mācīti uztvert caur šo prizmu, tātad caur šo uzturu, caur šo došanu. Došana šajā gadījumā ķermenim nav nemaz tik laba. Ja mums ir slimība, ja mums ir problēma ar veselību, teiksim tā, ja, tad mums ir jādomā vairāk par to, ko mēs varam atņemt, ko mēs varam noņemt, nevis dot vēl klāt. Tātad lielākā daļa runā par to, ka mums ir jādod, kā es arī teicu, bet ļoti maz, kurš runā par to, ka mums ir jāizvada. Ļoti maz runā par attīrīšanos, un ja ķermenis nespēja attīrīties, tad mēs nevaram runāt par veselību. Tas sāk uzkrāt to, ko tas nespēja izvadīt, to, ko tas nekad nav spējis sagramot, to, ko tas nekad nav spējis izmantot. Izvadīšana ir
daudz svarīgāka nekā tas, ko mēs liekam vēl iekšā. Ķermenis ir trauks. Ķermenis ir kā trauks, un es redzu to kā kristālisku trauku vai kristāla trauku, caur kuru dažādās prizmās, ja tas ir attīrīts, spīd gaisma un gozējās tātad visas šīs gaismas šķautnītes, ja, tātad tajos kristālos. Bet, ja nopietni, jā, ķermenis ir kā trauks, kas uzkrāj. Un jautājums tikai paliek tāds, ko uzkrāj. Vai tas ir tas, kas šo trauku papildina, vai tas ir tas, kas no šī trauka tiek izstarots kā pozitīvs, vai tas šo trauku apsūbē. Ja? Tātad ir svarīgi arī, kas mums traukā ir iekšā. Vai mums ir dzidrs ūdens, vai mums ir netīrs ūdens. Un ja traukā ir netīrs ūdens, tad arī trauks paliek ar laiku netīrs. Lūk, ķermenis ir kā trauks, un tātad, ja šis trauks ir piepildīts ar uzkrājumiem, kurus nevar izvadīt ķermenis, vai tie ir toksīni, vai tie ir gļotas, skābes, kas rada iekaisumu, ja? Gaismai nav kur plūst. Gaismai nav kur laust šos brīnišķīgos stariņus. Ja? Tātad šis kristāla trauks nav dzidrs. Un šis ir tas svarīgākais moments, jeb īpašība, kas ļoti raksturo manu darbu. Tātad mans uzdevums ir nevis bēgt no tā, mans uzdevums ir nevis to neredzēt, bet palīdzēt ķermenim atkal atgūt šo kristāla dzidro tīrību. Redzi, ķermenī ir divas sistēmas, un galvenās sistēmas ir gan asinis, gan limfa. Ja? Tātad asinis mums kalpo kā virtuve, tātad mūs baro, un limfa savukārt kalpo kā, kanalizācijas sistēma, arī varētu teikt, ja? Attīrīšanas iekārta. Lielākā problēma ir nevis tas, ko dod šobrīd asinis, vai kas ir asinīs, bet mums ir lielākā problēma, un lielākais sakars ar slimību ir tas, ka limfa ir necaurlaidīga. Ka limfa ir sastrēgusi, tā netiek filtrēta, un tātad līdz ar to arī asinis netiek attīrītas tik veiksmīgi, kā to vajadzētu darīt. Tas viss vienalga atgriežas pie limfas. Asins attīrīšana iet caur liesu, piemēram, un caur liesu tātad arī tad limfa attīra asins. Tā ir vienīgā vieta, kur asins sastopās ar limfātisko sistēmu. Es nekādā gadījumā nerunāju šeit par medicīnu. Es runāju par fizioloģiju, par fiziku, par bioloģiskiem procesiem ķermenī no ķermeņa reģeneratīvās detoksikācijas skatu punktu. Ja? Tātad es runāju tikai un vienīgi par reģeneratīvo detoksu. Ja? Tātad par ķermeņa reģenerāciju, tātad, kurā ir tātad šis akcents uz limfātisko sistēmu. Šajā gadījumā, kad mēs runājam par saslimšanām, kad mēs runājam par smagumu, mēs runājam par to, ka mēs nejūtamies labi pat ēdot veselīgi, mēs uzreiz zinām, ka problēma, kur meklēt problēmas sakni, ja, vai iemeslu, ir nieres. Tātad nieru filtrācija šajā situācijā ir kritiska. Slimības ir gļotu un toksīnu uzkrāšanās. Tātad gļotas īstenībā ieslēdz šos toksīnus iekšā ķermenī, un ķermenim ir grūti tos izvadīt. Ja? Tāds ēdiens kā īpaši dzīvnieku izcelsmes, ja? Ciete, kas ir ogļhidrāti, ja? Saliktie ogļhidrāti, ciete, proteīni, ja? Olbaltumvielas, tātad svešās olbaltumvielas, tauki, ja? Tas viss radīs aizprostojumu. Par gaļu būs cits ēters. Es pastāstīšu, bet tur ir daudz dziļāks iemesls, kāpēc gaļu nevajag lietot. Pirmais iemesls, protams, ka tas mūsu ķermenim ir grūti sagramojams, tas ir smagi, tas patērē resursu, tas tātad samazina resursu ar katru reizi, tas resurs samazinās. Ja? Bet
atgriezīsimies pie tēmas par to, ko mēs runājam šodien, jā, ka būtībā mēs runājam to, ka viss tas, kas ir augļi un dārzeņi un svaigiešana, tas attīra, bet tas viss pārējais, kas nāk no citām sugām, dzīvnieku miesa, tātad sekrēcijas šķidrumi, tas viss ir mūsu ķermenim svešas molekulas. Jā, tātad molekulārā līmenī tās molekulas ir daudz lielākas nekā mūsu ķermenis var spēj apstrādāt. Tātad ķermenī ir sistēma, kas izvada atkritumus, un ja tā sistēma nestrādā, tad viss sāk uzkrāties, jā, tātad stagnēt. Par to mēs arī, kā es arī sākumā teicu, ka galvenais iemesls mūsu slimībām patiesībā ir nespēja ķermenim izvadīt. Ne tas, ko mēs liekam iekšā, bet tas, ko mēs izvadam vai neizvadam, rada šo slimību. Ja? Un tas viss var būt gan limfā, gan audos, tas būtu zarnās. Mēs ar katru reizi, kad kaut kas netiek izvadīts, veidojās tātad pūžņi, varētu teikt, ja, kas ieicina arī dažādas baktērijas, dažādus patogēnus, parazītus, arī tārpus, sēnes un visu kaut ko tādu. Ja. Mūsu ķermenī ļoti daudz ir sēņu perēkļi, un tīpaši, ka mēs uzsākam šo attīrīšanās procesu, ja, tad šie sēņu perēkļi tiek kustināti, un mēs to visu ļoti spēcīgi izjūtam. Tāpēc ir tā, ka cilvēks var ēst ļoti veselīgi. Tas, ko es arī virsrakstā teicu, jā, ka tu vari ēst veselīgi, bet joprojām justies slikti. Jā, joprojām ir tā sajūta, ka kaut kas nav, kaut kas netiek dots, kaut kāda sajūta, ka nepietiek kaut kas, ja nav enerģijas. Un tā enerģija nav tāpēc, ka ķermenis neizvadot, tiek likts pa virsu vēl klāt. Un pat, ja tas ir svaigs, pat, ja tas ir veselīgs, varbūt pat ne svaigs, bet veselīgs, ko mēs uzskatām par veselīgu, jo ļoti daudziem ir šī mānīgā izpratne par to, kas ir vispār veselīgi, jā, jo nav īsti izpratnes tieši no reģeneratīvā detoksā skatu punkta, jā. Bet, protams, ja cilvēkam nenotiek šī izvadīšana efektīgi, tad, protams, kā arī ēdot smagu uzturu, gremošana ir noslogota, tātad ir jāgremo, enerģijas nav, ķermenis dara tikai vienu funkciju, vienā reizē vienu funkciju, tātad gremo nepārtraukti, kas tā arī pārsvarā arī ir, un tā eliminācija līdz ar to novainās. Pat ja tā eliminācija vai izvadīšana tur ir bijusi sākumā, tad ar laiku, kad tas netiek, tātad šī enerģija nepietiek ķermenim, lai to izvadītu, ar laiku arī šī izvada orgānu sistēma novainās. Un pat ja tu sāc ēst veselīgi, tad šī sistēma jau vairs neizvada efektīgi. Un šī veselīgā ēšana ir jāturpina vai tā beidzās ar reāliem detoksiem, ar reālām programmām, kas tātad kompensē, jā, tātad kompensē to, ko ķermenis vairāk nevar pats izdarīt. Jā. Tāpēc mēs par slimību runājam tad, kad organisms ir pilns, skaidrs, vai ne? Un tu vari ēst salātus, bet ja ķermenis ir pilns, tad tas neko vairāk nemainīs. Jā. Ir jāliek iekšā tā hidrēšana šūnu līmenī, ir jāsaprot, kādā līmenī, kādā stadijā ķermenis ir, vai tas vispār kaut ko var uzsaukt, uzņemt, lai viņš pēc tam varētu iedarbināt kaut kādus procesus, lai to visu izvadītu. Jā. Un tāpēc arī tā, ka problēma nav tas, ko es arī teicu, jā, ka problēma nav tas, ko mēs liekam iekšā, bet problēma ir tas, kas netiek izvadīts. Jā. Un tad jautājums tagad, jā, ko tad darīt? Kā tad es varu šo situāciju sakārtot, jā, kā es varu ar šo situāciju tikt galā. Un te, protams, nāk iekšā mans darbs, tas, ko es esmu atradusi, ko es esmu pati praktizējusi jau vairākus gadus. Sākumā man arī šis ceļš nebija tik viegls, kamēr es sapratu, kamēr es atradu, kamēr es mācījos, kamēr es šo. Visādi procesi notika, un tādā vienotā veidā nevar pateikt. Tagad tā,
dari šādi, ēd tādu un tādu augli tik ilgi, un tev būs viss kārtībā. Nē, tas process ir būtībā prāta domāšanas maiņa, tas ir dzīvesveids, tas ir tavs kopējais prāta stāvoklis, nervu sistēmas regulācija un jautājums, uz ko šī nervu sistēma tiek regulēta. Bet par nervu sistēmu es runāšu citā reizē. Šoreiz es par to nerunāšu. Citādi būs ļoti daudz informācija. Bet kāpēc es eju augļos? Tāpēc, ka augļi un svaigēšana ir kā terapija. Tātad svaigēšanas terapija, augļu terapija tiek izmantota, lai ķermenī atbrīvotu. Tātad dotu noņemtu slodzi no gremošanas. Jā. Pirmkārt ir noņemta slodzi no gremošanas, jo uz gremošanu ir bijusi ārkārtīgi liela slodze. Visu mūžu mēs gremojam to, kas ķermenim ir grūti sagremot. Ja? Tas ir tātad galvenais. Nākamais iemesls, kāpēc augļi ir labi un svaigēšana un arī zaļās sūlas, viss, kas saistīts ar svaigojam, ir tas, kā tas palīdz mobilizēt toksīnus. Tātad palīdz mobilizēt toksīnus, tātad viņi tiek sakopoti, ķermenis atpazīst to, ka tas ir svešs ķermeņi, tie ir jāizvada un tie tiek mobilizēti. Ja? Un augļi dod enerģiju tos izvadīt. Augļi dod enerģiju ar tiem tikt galā. Tātad tos sākt kustināt pa ķermeni. Un, protams, kā augļi un svaigēšana un zaļās sulas tādā veidā atbalsta attīrīšanos. Ja? Tātad augļus mēs varam uzskatīt kā pašu vieglāko veidu, kā atvieglot ķermeni. Tātad visvienkāršākais un vieglākais veids, kā mēs varam atvieglot ķermeni, ir ēst augļus. Ja? Tie nevis noslogo, bet palīdz tam attīrīties. Ja? Tas ir pārbaudīts, tas jau ir gadiem ilgi zināms, tas ir jau Amerikā jau 200 gadus atpakaļ, 100 gadus atpakaļ par to runāja. Bijušas ir arī klīnikas, Amerikā bija klīnika augļu terapija. Tieši tā arī saucās augļu terapijas klīnika. Tas, protams, tika ar laiku aizvērta, tāpēc, ka tur ir cita tēma atkal. Ja? Un, protams, ka mēs šajā ceļojumā nevaram runāt tikai par augļiem, par sauli, par gaismu, par prieku. Tik tagad es ēdīšu augļus un viss man būs forši, es lidoju tauriņus ķerdams pa pļavu. Ja? Viss ir romantiski un tieši tā arī tiek pasniegts, kas arī ir iekšēja romantiski. Tas ir iekšējā gaisma, tas ir tas, kas tev iekšā paceļ, tas tev dod šo saules sajūtu, tāpēc, ka tu reāli ēd augļus, tas ir saules produkts, labākais šefpavārs. Saule to ir sagatavojusi mums, ja? Bet ir jāsaprot arī tā lieta, ka var būt arī simptomi. Un kas ir tie simptomi? Tās ir tās mūsu novainātās nieres, tās ir tas mūsu sastrēgumi ķermenī, ko ķermenis nav varējis izvadīt. Un ķermenī arī āda skaitās kā trešā niere, tātad āda kompensē. Un patiesībā jāsaka ir paldies Dievam ādai, ka tā ir, ka tā var kompensēt, ja gadījumā nieres nespēja izvadīt. Un ādas kompensāciju mēs varam redzēt kā egzēmas, kā psoriāzes, kā dermatīti, visādas vilkēdes, visādas citas slimības. Jā, tātad viss tas, kas saistīts ar ādas slimošanu, tas nav parazītu radīts. Tas ir tieši šīs stagnācijas radīts, kur parazīti jau pievienojās pēc tam, jo rodas vide, kas baro šos parazītus, jā, tātad šos patogēnus, kas konkrētajā situācijā, jā, tātad iedzīvojās uz šī rēķina. Tātad var būt tātad šie simptomi un ir vajadzīga vadība. Ir jāsaprot, kādi procesi notiek, un tad, kad ir vadība un izpratne, un tu turpini iet un darīt un nodrošināt ķermeni ar to, kas tam ir nepieciešams, tad arī viss sāk lēnām atrisināties, jā. Un tāpēc es arī vienmēr atkārtoju, ka tas nebūs tikai pietiekami ēst tikai augļus, ir jāsaprot, kas notiks, ir jābūt zināšanām. Ja? Tāpēc es arī esmu šeit, lai to stāstītu, lai šo vairāk izgaismot, jo latviešu valodā ļoti maz informācija, bet arī angļu valodā tā informācija ir, bet, protams, ka jo vairāk par to mēs runāsim no dažādiem aspektiem, no dažādiem rakursiem, jo labāk. Ja? Un
Tātad tie procesi, kam mēs izējām cauri, sākot augļu gavēni vai uzsākot šo augļu terapiju, varbūt arī nepatīkam, ja? Jo ķermenis var sākt attīrīties, un to mēs uzskatām par procesu. Tas ir process, tas ir ceļojums, tas patiešām ir gaišs ceļojums, pat ja varbūt tās sajūtas var netik gaišas būt, tomēr vienalga tā pārākā sajūta, ka tev iekšā ir šī gaismas sajūta un vieglums, nav nekādā veidā salīdzinām ar to, kur es, piemēram, runājot no savas puses, runājot no savas pieredzes, es varu tikai teikt to, ka es ar šo terapiju esmu sevi izvilkusi ārā no sajūtām, kuras bija galīgi bezcerīgas. Ja? Es biju pilnīgi atdevusi savu varu citu rokās, mana autoritāte nebija mans ķermenis, es viņu nesapratu, es viņam neusticējos, un es vadījos it kā intuitīvi ēdu, it kā kas man ir nepieciešams, bet situācija neuzlabojās. Protams, tā situācija var būt uzlabotos ļoti graduāli lēnām, bet tas bija ļoti lēni, kad es tikai tagad to saprotu, ka tas būtu noticis ļoti lēni, ja es nebūtu uzsākuši šo te procesu. Un ja tu vēlies arī, ja tu jūti, ja, ka šis viss, ko tu šobrīd dzirdi, pirmkārt, es ļoti sirsnīgi aicinu padalīties ar šo informāciju ar saviem mīļajiem, tā tu atbalstīsi arī mani, kā paldies, kā enerģijas apmaiņa, un arī, protams, kā var būt kādu šī informācija uzrunās un liks aizdomāties un pārdomāt arī savu situāciju, savu dzīvesveidu, ēšanas paradumus, jā. Tas nenozīmē, ka tagad visiem ir jālec obligāti augļos, bet ir svarīgi, ka tu vienkārši to saproti, vēl papildus informāciju, ko tu vari izmantot savā dzīvē. Un tāpēc, ja tu to vēlies vēl dziļāk saprast, vai arī piedzīvot, tad es esmu izveidojusi lekciju kursu, jā, ir tāda ievad ceļojums, es pat teiktu, man negribas viņu saukt par lekciju, jā, tā ir ievad ceļojums, jā, kur es šo izskaidroju jau sīkāk par to, kas ir svaigēšana kā terapijas metode, un ar akcentu uz dažādām orgānu sistēmām, vai funkcijām. Un 2026. gadā ir ieplānots, ka šis te ievad ceļojums notiek katra mēneša 2. trešdienā. Tā kā skaties, kad būs atkal nākamā 2. trešdiena, lai tu varētu lekt iekšā un piedalīties. Un, protams, pēc šīs ievadlekcijas ir izveidota iespēja tev 7 dienas iziet šo svaigēšanas ceļojumu. Tātad ceļojums svaigēšanas terapijā ar manu vadīšanu. Es esmu izveidojusi, tas ir kā apmācības programma un vadīts ķermeņa reģenerācijas process. Jā. Es izvairos likt vārdus lekcija, kurs, apmācība, detoksa programma. Tas patiesībā to neatspoguļo. To informāciju, tās zināšanas un to pieredzi šie vārdi neatspoguļo. Tas ir daudz, daudz dziļāk, daudz intīmāk, daudz dziļāk, kā tu atkal satiecies ar savu ķermeni, ar savām pārliecībām, un es zinu, ka tās var nevienmēr būt patīkamas, ka tu visu mūžu esi pēc savas labākās sirdsapziņas dzīvojis ar apziņu, ka jā, es esmu darījis pareizi, es esmu sekojis savu senču pēdās, es esmu darījis, kā mana mīļā vecmāmiņa darīja, es rezonēju ar šo, tāpēc es šo kursu esmu izveidojis kā tādu maigu pateicību pagātnei, pateikt tai paldies, ka tu esi izveidojis mani tāds, kāds esmu, lai es ieraudzītu šo kontrastu, kāds es varu būt. Un ja tev tiešām rezonē, tad ej zemāk zem šī video un meklē rokā saites, sazinies ar mani, ja ir kādi jautājumi, un iesim gaismā kopā. Attīrīsim šo savu kristāla trauku.